Gribat zināt, kas notika kārtējā Saeimas komisijas sēdē par atkritumu dedzināšanu? Izskatās, ka daži deputāti sāka aizdomāties, ko par viņiem domā tauta. Un tad pēkšņi parādījās jautājumi. Vai mums tiešām vajag šādas jaudas? Vai Rīgai tiešām vajag papildu siltumu? Cik mazāki būs jūsu zemākie tarifi? Tas ir progress, vai ne? Bet viens deputāts pēc savas ļoti labi sagatavotas runas tik ļoti iegrima telefonā, ka šķiet pilnībā izslēdzās no tālākās diskusijas. Bet ko tur lieki kritizēt? Vismaz atnāca. Dažiem tikai Waterfronte prātā. Klimata un enerģētikas ministrija, starp citu, pilnībā apmaldījusies. Viņam interesē dedzināšana, bet saražoto siltumu viņi uzskata par pašvaldību autonomu jautājumu. Dīvaini, vai ne? Ir tīpaši ieņem vērā pēdējās ziņas par to, ka daļu pašvaldības lēmumu plāno nodot tieši svaigi izceptai Klimata un enerģētikas ministrijai. Manuprāt, ja ministrija nedomā, kā viņu lēmumu ietekmē pašvaldības, tad kāpēc mums vispār vajag tādu ministriju? Un nākamajās sēdēs komisija beidzot sāks skatīt, kas veido atkritumu apsaimniekošanas maksu un kā to var samazināt. Jā, draugi, viņi beidzot par to aizdomāsies. Vismaz kaut kas, vai ne? Tātad pēc zaļa kursa ideoloģijas izmešus no dzirksteļa aizdzes dzinējiem elpot ir kaitīgi, bet izmešus no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām elpot nav kaitīgi. Es esmu kategoriski pret šādām rūpnīcām dzīvojamā māju tuvumā.